Korintiešiem 15:38. Bet Dievs tam dod miesu, kādu gribēdams, un ik katrai sēklai savu īpatnēju. Tēvs, šodien pateicoties Tava vārda patiesībai, es esmu atbrīvot no visiem meliem saistībā ar manu identitāti. Esmu atbrīvot no visām važām, no visiem apstākļiem un sāpēm, kas bija manā dzīvē. Esmu brīva no visām saistībām, kas man izraisīja bailes un kaunu. No šodienas es vēlos dzīvot pilnīgu dzīvi, nevis lai izpatiktu cilvēkiem, bet lai patiktu Tev, mans Dievs. Es vēlos Tev kalpot, un es vēlos pilnībā nodot manu dzīvi Tavam godam. Tēvs, es Tev pateicos par Tavu brīnišķīgo klātbūtni un par to darbu, ko Tu dari manā sirdī. No patiesības rodas dzīve. Es lūdzu, ka patiesība ir manā ikdienā, ka šī patiesība, kas es esmu, Kristū ir iesakņojusies manā sirdī un manā prātā, lai es vairs nedzīvotu melos. Es lūdzu, ka es varu satvert un dzīvot patiesībā to, ko saka Tavs vārds, un par to, ko tas saka, kas es esmu Tevī. Tēvs, pasaule ir piepildīta ar dažādām kārību gariem, kas mūs piemāna un izkropļo tādā mērā, ka mēs saucam sliktu par labu. Es izvēlos reaģēt un dzīvot pēc Dieva vārda principiem. Paldies, ka Tu redzi, ka mana sirds ir atvērta un Tu uzklausi, kad es Tevi piesaucu. Tu zini, ka es vēlos dzīvot manā patiesā identitātē un atklāt manu patieso būtību. Paldies, ka Tu esi tuvu man klāt un mani aizskar. Brīnišķīgais Jēzu Kristu, paldies par Tavu pārdabīgo darbu manā sirdī, lai arī es vēl visu nespēju saprast līdz galam savu patieso būtību, kas es esmu Tevī. Paldies, ka Tu turpini darboties un strādāt manā sirdī līdz pašam galam. Es Tevi slavēju, es mīlu Tevi. Āmen.